Projekts Mars 1, jeb Mars One, viņu principā uzsāka viens holandiešu uzņēmējs, kas arī droši vien līdzīgi kā es no bērnības ir kosmosa entuziasts, kas vienmēr ir meklējis veidus, kā attīstīt šo jomu un vienmēr ticējis, ka cilvēkiem ir jālido kosmosā, ir nepieciešamība, ir iekšēja vēlme atklāt jaunas lietas. Un tas viņa pagrieziena punkts bija, ka viņš uzzināja, ka Londonas Olimpisko spēļu 2 nedēļu budžets bija $4 miljardi, kas ir summa, kur bija, protams, ļoti daudz skatītāju, bet kas ir summa, ar kuru principā varētu realizēt kosmisko misiju uz Marsu. Un tas arī bija tas pagrieziena moments, jo viņš saprata, ka caur reklāmu devējiem, caur realitātes šovu varētu norganizēt reālu misiju uz Marsu un izveidot pat cilvēku apmetni uz citas planētas. Tā varbūtība, kad mani tiešām atlasīs, ir ļoti maza, jo cilvēki no lielajām valstīm, ASV, Vācija, Francija, Krievija, kur ir ļoti daudz reklāmdevēju un cilvēki, kas balsotu par saviem cilvēkiem, droši vien viņiem ir lielāka iespēja. Pirmās sagatavošanas programmas varētu sākties ātrākais pēc 3-4 gadiem, lai pamazām lēnām sagatavot gan fiziski, daudz kas ir jāmācās, ļoti liels informācijas apjoms dalībniekiem būs jāapgūst, lai arī emocionāli un dažādā citā veidā sagatavot. Pašlaik tiek plānots, kad tiks veidotas bezmaz katram cilvēkam sava atsevišķa maza ekosistēma, kur viņš var noslēgties, ja viņš jūtās slikti. Būs vietas, kur cilvēki var sanākt kopā. Es uz šo projektu pieteicos nevis tāpēc, ka man ir pašnāvnieciskas tieksmes vai zaudēt dzīvību dēļ tā, ka gaiss nav vai vēl kaut kas. Tāpēc es domāju, ir ļoti daudz tehniskiem kritērijiem, kam ir jāpiepildās, lai tiešām mēs varētu sūtīt, jo pretējā gadījumā var veidoties negatīvs efekts. Ja tur aizlido cilvēku un visas pasaules priekšā viņi tur pēc mēneša viens otru sāk nogalināt, tad tas, protams, jaunajai paaudzei atsitīs jebkādu vēlmi pēc tam kļūt par kosmonautiem un kaut ko pētīt un tam līdzīgi. Līdz ar to, ja tiešām ir mērķis izveidot tur ilgtspējīgu cilvēku apmetni uz Marsu, uz citas planētas, tad es domāju, ir ļoti daudz tehnisku, organizatorisku izaicinājumu, kurus vajag atrisināt, pirms mēs tiešām sēdinām cilvēkus raķetē. Mēs tīri no zinātniskā viedokļa pašlaik cilvēks uz Marsa tādā formātā, kā mēs uz Zemes dzīvojam, viņš nevar dzīvot, jo pirmkārt ir ļoti augsts. Temperatūras ir no -10 līdz -80 un vēl vairāk. Iemesls tam ir ļoti plānā atmosfēra, kas principā ir sasalusi dēļ augstuma. Atmosfēra tur ir tikai 2% apmērā no Zemes, tā kā elpot mēs tur, kā saka, cilvēki nevaram pat, ja tur būtu ļoti augsts. Bet ilgtermiņā planētu daudz zinātnieku uzskata, ka var terraformēt, ja pārveidot līdzīgi dzīves apstākļiem. Ja šo planētas atmosfēru uzsilda, tad atbrīvotos daudz, teiksim, vairāk dažādas organiskās varbūt vielas veidotos, kas varētu to atmosfēru pilnveidot. Plus to arī atmosfēru var arī caur dažādām tehniskām iekārtām palielināt tur skābekļa daudzumu atmosfērā, dažādiem siltumnīcas gāzes efektiem palīdzēt atkal viņu uzsildīt un tā tālāk. Ģimenē mēs šo jautājumu pagaidām skatāmies tā caur humora prizmu, zinot, cik tā varbūtība ir maza. Tā kā tās sajūtas pašlaik ir tāda laba priekšnojauta un interese par to, kā veidosies šis process. Un tās mana varbūt tāda pragmatiska arī ir vēlme interese caur šādu projektu popularizēt sabiedrībā jauniešos vēlmi gan par kosmosu, gan par tehniskām eksaktām zināšanām, lai viņi saprot, kad varbūt tās uzbūvēt robotiņu vai uzbūvēt datoru vai kļūt par labu dakteri vai ķīmiķi vai celtnieku ir varbūt pat daudz interesantāk, izaicinošāk un dzīvē daudz, kas interesantāk var notikties nekā vienkārši sēdēt garlaicīgā birojā. Tas ir bērnība droši vien, kad augu kopā ar Gagārina sasniegumiem un Apollo un Mēness misijām, un tas viss varbūt arī ģimenē ir mums tāda arī, kā saka, bijusi tradicionāla interese par aviāciju, par inženieru zinātnēm, un tas droši vien arī ir palīdzējis to visu attīstīt, protams, zvaigžņu kari, visa zinātniskā fantastikas grāmatas, kas ir izlasītas bērnībā, tas viss droši vien ir kaut kāda iespēja atstājis. Tagad tas nākšais solis ir jāsagatavo jāaiziet ļoti detalizēta veselības pārbauda. Viņi ir atsūtījuši jautājumus, uz kuriem jāiet kopā ar dakteriem.
jāiet un jāveic visa, teiksim, organismu medicīnas pārbaude. Viņu uzdevums, viņi grib pārliecināties, vai tie pretendenti, kas pieteikšies, vai viņi ir fiziski, garīgi, kā saka, veseli cilvēki, bez atkarībām, un kad viņi varētu pēc tam iet tālāk uz nākošajiem atlases līmeņiem. Tas nākošais pēc tam solis būtu, viņi vēlas jau pārbaudīt šo cilvēku tiešām jau faktisko, kā saka, emocionālo, garīgo stāvokli, lai redzētu, kāds ir viņu varbūt psiholoģiskais portrets, cik viņi ir gatavi strādāt komandā, kas viņi ir vairāk līderi vai realizētāji, motivātori. Tas ir, teiksim, viņu nākošais solis jau būs. Un tas jau prasīs jau intervijas, simulācijas, citu cilvēku darbs, citu cilvēku komandā un tam līdzīgi. Ja netiksim uz Marsu, varbūt, ja es kaut vai būtu iespēja aizlidot kosmosā, tas man būtu liels prieks. Tagad tas ir katram iespējams. Ja es nemaldos, šogad pirmais kosmosa kuģītis ar 6 lietuviešiem jau dosies suborbitālajā lidojumā kopā ar Virgin Galactic. Ar 6 lietuvieši nopirkuši biļetes, un viņi, cik es ar viņiem arī tikos ar vienu no viņiem, tad, kad bija iespēja satikties ar Richardu Bransonu, kas organizē šo visu lielo projektu. Tas jau ir praktisks risinājums. Tā kā cilvēki lidot vienkārši mirstīgais cilvēks var jau tagad jau doties kosmosā, ja viņam ir $200,000. Es teikšu, pārfrāzējot Krišānu Valdemāri, es teikšu, brauciet Latviju kosmosā. Es domāju, tas ir līdzīga situācija pašreizējai, kad pirms 100 gadiem, kad Krišs Valdemārs aicināja latviešus doties jūrā, tas droši vien bija milzīgs izaicinājums. Latviešu puikas, kas sēdās kuģos un brauca uz Tobago, ja vēl kaut kur, viņi arī nezināja, vai atgriezīsies. Ja? Un tas bija jautājums par to, ka nevajag sēdēt savā viensētā, ka vajag doties ārā, skatīties, kas notiek pasaulē, mācīties un atnest uz savu viensētu atpakaļ kaut ko jaunu, kaut ko interesantu un tādā veidā iet uz attīstību. Tas bija tāds aicinājums uz attīstību. Tā kā brauciet Latviju kosmosā!